Sveiciens visiem! Šodien manā eBay mantu apskatā būs divas paciņas. Sāksim ar pirmo. Pirmā mums ir tā. Vēlksim vaļā. Tā. Šeit mums ir sieviešu pulkstenis sarkanā krāsā. Jau iekšā ar bateriju, elegants, klasisks, nekas liekas vai acī cērtošs, kā redzam, cipari nav, bet mums ir svītriņas, tā kā laiku varēsim noteikt precīzi. Siksniņa mums ir ādas imitācija, kā redzam, nav īstā āda, bet, ir interesants. Raksts nav parasts, taisns, ir tā kā nošūts, simpātisks. Atkārtošos, elegants, nekas acī krītošs. Šāds pulkstenis. Un otrā paciņa mums ir, slavenais kredītkartes nāzes. Šis internetā ir atrodami šie nāži ļoti daudz. Un teit ir jaunums parādījies tāds, kad viņi ir dažādākās krāsās, sarkani, zaļi. Manā gadījumā ir plasmasa un metāla, protams, asmens ir no metāla. Tad arī salocīsim viņu, laikam šādi, un apstīsimies, vai viņš arī kaut ko griež, vai viņš ir vienkārši butaforija. Pastīsimies, jā, ideāli. Ar papīra lapu viņš tiek, kaut kur varbūt nepareizā leņķī paņēma, kā redzam, ar papīra lapu viņš tiek ļoti labi galā. Bet es esmu sagatavojis viņam ko stingrāku un cietāku, un tas ir ābols. Ābols ir ļoti stingrs un ciets. Redzēsim, vai viņš tiks galā ar ābolu. Tad griezīsim un skatīsim, vai viņš nesalūzīs. Kā redzam, griež un ļoti labi. Nevar viņam nemaz nekur piesieties un viss ir vietā, nekas nav salūzis mums. Ja patīk pārgājieni un pikniki, tad šāds maziņš kompakts nazīts ir vienkārši ideāls. Nav jānēsā lielie nāži līdzā, vienkārši ieliek somā vai grozā, sastēlē un ir maziņš nazīts. Tā, šodienas video tas arī viss. Mums bija nazīts un sieviešu pulkstenis. Paldies, ka skatījāties līdz nākamajai reizei. Atā!